Bet es šo visu iesākšu ar tādu kā pārskatu nelielu, kas mums jauns sagaidāms no Go Affiliate. Lai jūs tā kā varētu rēķināties, plānot un, teiksim, sūtīt arī mums kaut kādas ieteikumus jau laicīgi, lai jūs zinātu, ko mēs darīsim un ko mēs kā attīstīsim. Un lai jūs arī varat piedalīties šajā procesā visā. Un tad sākšu ar savu prezentāciju. Redzu, ka jau skatītāji sāk atpakaļ pieslēgties. Un tad aiziet. Tātad Go Affiliate izmaiņas un plāni. Tad pirmkārt noteikti tās būs, kā jau jebkurā partneru mārketinga tīklā, ir svarīgi kampaņas. Tas jau var teikt tas galvenais elements. Otrs galvenais elements, pats galvenais elements ir partneri, pilnīgi noteikti. Bet partneriem ir jābūt iespējai kaut ko darīt, strādāt ar kampaņām, un tā kā kampaņas arī ir ļoti svarīgas. Un tad pilnīgi noteikti, lai mēs turpinātu mūsu attīstību, lai mēs kaut ko uzlabotu, lai mums būtu arī naudas plūsma, ko ieguldīt, lai mēs tālāk attīstītu gan pašu tīklu, gan mūsu komandu, gan sadarbību ar jums partneriem, gan lai jums maksātu lielākus bonus, labākas izmaksas, mums ir nepieciešamas kampaņas. Un tātad pilnīgi noteikti šajā gadā sagaidāmas jaunas kampaņas gan Latvijas, gan arī Eiropas mērogā. Pilnīgi noteikti, ka pirmās kampaņas sekos Lietuvā, Polijā, un tad tālāk attiecīgi Igaunijā, iespējams kaut kas Anglijā un citās Eiropas valstīs lēnām attīstīsim dažādas kampaņas. Un tad tas sniegs iespēju jums, teiksim, strādāt arī ārzemēs. Jūs jau tagad to varat, bet tad, kad mēs piedāvāsim šīs kampaņas, tad, kad Latvijas, teiksim, partneru mārketinga tīkls sāk piedāvāt daudz kampaņas, tad jūs arī ārzemēs, tad jūs arī vairāk saņemsiet šo kaut kādu suportu no vietējiem tīkliem, no vietējiem partneriem, kas jau jums varēs stāstīt, kā pareizi darboties. Ja tu esi latvietis, kur tev Lietuvā vai Polijā atrasti kādu tulku, kādu programmētāju un tā tālāk, lai attīstītu šīs savas kampaņas citās valstīs. Un otrs noteikti arī būs pretējs virziens, uz ko mēs arī iziesim, un tagad jau mums tāda viena kampaņa ir, kur mēs piedāvāsim, kad mums patiesībā ne tikai viena, vairākas tādas kampaņas jau ir, kur latviešu reklāmdevēji tirgo savu produktu globālam tirgum, un tad mēs piedāvājam šo iespēju arī ne tikai strādāt ar šo produktu tepat Latvijas tirgu, bet arī ārzemēs. Piemēram, viens no šiem produktiem ir AirSmoke, elektroniskās cigaretes, nesen pavisam jauna kampaņa ieviesta. Šis produkts tiek pārdots visā Eiropā, un jūs droši varat iesaistīties šajā kampaņā gan strādājot Latvijā, gan strādājot citās valstīs. Tad maksimāli mēs mēģināsim nojaukt šīs visas barjeras, un arī paši noteikti veiksim dažādus eksperimentus, par to ziņosim, sniegsim jums dažādas case studiju, kā veiksmīgi strādāt ar kampaņām arī ārzemēs. Un nišas ir dažādas, kurās mēs plānojam iet iekšā un kuras mēs plānojam testēt. Viennozīmīgi tas ir turisms, jau pašlaik mums top turisma kampaņas, tas arī autonomas. Mēs potenciāli saskatām arī autoskolu kampaņā, kur noteikti būtu iespējams salīdzināt dažādas autoskolas, līdzīgi kā tas tagad tiek darīts, piemēram, ar ātriem kredītiem. Tad tādā gadījumā mēs salīdzinām dažādas autoskolas, cenas, kaut kādas instruktoru pieredzi, cik ātri iespējams kursus iziet un tā tālāk. Un attiecīgi tad varētu būt gan par reģistrāciju bāzētas komisijas apmaksas modelis, gan arī par reāliem jau sēliem, tā kā klients ir apmaksājis rēķina autoskolas, tad jūs saņemat par to komisiju. Gan. Un pilnīgi noteikti, kas mums liekas interesanti, arī veselības un skaistumkopšanas produkti. Un tieši vairāk runājot par tādiem kā zobu balināšana, notievēšana, skatoties pēc ārzemju pieredzes, šādi produkti ļoti labi pārdodas.
ar šādiem produktiem partneri pelna ārzemēs ļoti lielas komisijas un lielos apjomos. Un daudzi šāda tipa reklāmdevēji, kas, piemēram, pārdod zobbalnāšanas vai notievēšanas vai līdzīgus produktus, bieži vien dzīvo tikai uz partneru mārketingu kā galvenā reklāmas mārketinga kanāla. Mēs saprotam, ka Latvijā šis tirgus, protams, ir daudz mazāks, bet tāpat mums ir vēlme to mēģināt un skatīties un pārbaudīt, kā tas darbojas šeit uz vietas Latvijā, jo Latvijā cilvēki arī vēlas būt veseli, skaisti un ar baltiem zobiem. Noteikti arī pāreksperimentēsim tādās nišās kā rotaļlietas, avio biļetes. Ļoti interesanti, kas varētu būt ir medicīnas turismas. Tas ir visiem zināms, ka šis ir populārs. Un arī nesen pa TV vēl redzēju sižetu, ka medicīnas turismas Latvijā attīstīsies. Un tas nozīmē to, ka ārzemnieki vēlas braukt uz Latviju tā kā ceļojumā, lai, piemēram, labotu zobus, ārstētos uz dažādām procedūrām. Un tas, kas jums ir iespēja, teiksim, šos pakalpojumus reklamēt ārzemju potenciāliem klientiem un uz tā nopelnīt. Un komisijas patiesībā tīri lielas atsevišķām procedūrām, cik mēs esam rēķinājuši, tie varētu būt pat 100–200 eiro, ko jūs nopelnat par vienu piesaistītu klientu. Elektroniskās cigaretes, kā jau minēju, mums ir viena šāda AirSmoke kampaņa, un arī elektronisko cigarešu vispār šī industrija kā tāda ārzemēs ļoti strauji aug. Tāpēc mēs arī vēlamies šo patestēt un attīstīt un dot iespēju partneriem nopelnīt. Un bez šaubām, ka arī būs jaunas banku, kredītu kampaņas un kampaņas, kas saistītas ar kaut kādiem kursiem. Bet viena lieta, ko mēs šajā gadā esam ļoti nopietni apņēmušies mainīt, ir, lai arī mēs ņemam daudz un dažādas kampaņas, dažādās nišās, dažādās sfērās, dažādās industrijās, kā zināms, nevienmēr šīs kampaņas aiziet un nevienmēr viņas ir efektīvas. Un no tā negūs ieguvumu nec reklāmdevējs, nec mēs, nec jūs, protams, kā partneri beigās. Un šogad kā vienu no mērķiem mēs esam izvirzījuši to strādāt ar pēc iespējas lielāku fokusu uz EPC. Skatīties, kuras kampaņas partneriem nes pēc iespējas lielākus ienākumus, ja mēs vadamies pēc teiksim, peļņas uz 100 klikšķiem. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka pirmkārt katrai kampaņai noteikti klāt būs redzami šie rezultāti, EPC rezultāti. Un otrkārt, tas nozīmē, ka mēs, lai arī testēsim dažādas kampaņas jaunās nišās un jaunās industrijās, daudzas kampaņas jūs redzēsiet, ka būs tā kā testa periodā. Un to mēs vēlamies darīt tāpēc, lai mūsu, teiksim, kampaņu saraksts nav piepildīts ar simtiem dažādu kampaņu, no kurām tikai varbūt dažas ir veiksmīgas. Mēs vēlamies, lai visas kampaņas, kas mūsu tīklā ir veiksmīgas. Un tās, kas nav veiksmīgas, un ja tās neaiziet, un mēs esam ieguldījuši tajā darbu, un partneri ieguldījuši tajā darbu, un mēs, teiksim, tās notestējam kaut kādus 3–4 mēnešus un saprotam, ka tur tomēr nebūs, šis Latvijā nestrādā, varbūt tirgus īpatnību dēļ, varbūt vienkārši nav intereses Latvijā par kaut kādu produktu, vai arī cilvēkiem kaut kādi īpatnēji pirkšanas paradumi konkrētām nišām. Un ja tās kampaņas neiet, tad mēs pēc laika, pēc šī testa perioda, viņas ņemsim tā kā ārā, likvidēsim, lai maksimāli saglabātu tādu tīru kampaņu sarakstu, tīru, efektīvu kampaņu sarakstu, un lai partnerim ir tā pārliecība, ka viņš sāk strādāt ar kādu kampaņu, tad viņš tajā kampaņā nopelnīs. Un tas ir viens no mūsu mērķiem, ko mēs esam izvirsījuši, ļoti fokusēties uz EPC un mēģināt arī pēc iespējas vairāk strādāt ar reklāmdevējiem, gan arī jums partneriem, lai pēc iespējas vēl šo EPC rādītājus palielinātu un lai tie ir augsti, lai tie vismaz ir 0,5 eiro par vienu kliku, ko jūs pelnat. Un tālāk mums arī ir gaidāmas izmaiņas attiecībā uz komisijām. Tā kā Latvijā
ir saradušies ļoti daudz partnermārketinga tīkli, un katram ir kaut kādas savas komisiju aprēķina metodes, savas tīkla komisijas. Mēs esam nonākuši tādā situācijā, ka mēs esam nolēmuši mainīt to, kā mēs izmaksājam komisijas privātpersonām. Un tātad solis numur 1, kas būs, ka mēs pilnīgi noteikti palielināsim visas komisijas. Februāra sākumā būs redzams, kā tiek palielinātas visu kampaņu, visas komisijas. Un šis būs, protams, vislielākais iegūms tiem, kas strādā, kas komisijas izmaksas saņem kā juridiskās personas. Privātpersonām iedzīvotāju ienākumu nodoklis turpmāk tiks atrēķināts no nopelnītās komisijas. Mēs vairs to nemaksāsim uz mūsu rēķinu. Bet, ja mēs rēķinām, ka visas komisijas tiek paceltas un privātpersonām vienkārši tas tiek atrēķināts nost, tad zaudējumi nebūs. Vai arī, ja būs privātpersonām, tie būs ļoti minimāli. Šo arī mēs vēlamies darīt tādēļ, lai pēc iespējas vairāk mudinātu šīs privātpersonas reģistrēt savus mikro uzņēmumus un tādā veidā strādāt kā partneriem. Un attīstīt nopietnas biznesus, kur tālāk jums ir uzņēmums, uz kuru jūs izrakstat rēķinus mums, ar kuru palīdzību jūs arī varat pirkt paši pakalpojumus, maksāt jūsu outsourcotajiem kaut kādiem rakstu rakstītājiem un tā tālāk. Un nākamais solis attiecībā uz komisijām ir komisiju izmaksu optimizēšana. Un šajā ir iekļauti vairāki punkti. Pirmkārt, tiem partneriem, kas sasniegs kaut kādu summu X, tā noteikti būs diezgan liela summa un vairāk attieksies uz top partneriem. Izmaksas mēģināsim izmaksāt biežāk. Un tādu nosacījumu mēs jau esam uzstādījuši 2 reizes mēnesī. Tas noteikti ir 15. datums un tad kaut kāds mēneša sākums 1. datums. Un tas ir viens no soļiem, tāpēc jo tas svarīgi, lai jums būtu ātrāk šī nauda pieejama, lai jūs viņu ātrāk varat reinvestēt reklāmās, pasūtīt jaunus rakstus un vienkārši attīstīt savu darbību, lai jums šī naudas plūsma. Un otrs ir tas, ka nav noslēpums, ka reizēm gadās aizkavēšanās ar komisiju izmaksām, un tas bieži vien notiek tādēļ, jo kāds no reklāmdevējiem ir aizkavējies ar rēķinu apmaksāšanu mums. Un mēs esam ļoti ilgi prātojuši, kā labot šo situāciju, un no vienas puses kampaņu apstādināt būtu nezolīdi, no otras puses atkal, ja kavējas partneru izmaksas, tas arī nav forši. Un viens no risinājumiem, ko mēs potenciāli redzam, kad, lai šādās situācijas kaut kādā veidā nogludinātu un lai partneriem vismaz ir kaut kāda daļa komisiju izmaksāta, kad, ja būs turpmāk nākotnē šādas situācijas, kur kāds reklāmdevējs nav samaksājis mums rēķinu, mēs tādēļ kavējamies ar komisiju izmaksu, mēs izmaksāsim jums komisijas no tām kampaņām, kuru reklāmdevēji tos rēķinus ir apmaksājuši. Un tad izmaksāsim vēlāk tās, atlikušās kampaņas, tad, kad mēs saņemsim šo atlikušo naudu par tām vēl neizmaksātajām kampaņām, kad mēs par šīm kampaņām no reklāmdevējiem saņemsim naudu. Tātad tādi kā dalītie maksājumi, tas nav tas, ko mēs vēlamies darīt. Mēs gribam izmaksāt partneriem uzreiz pilnīgi visu summu, bet ja nu būs tādas situācijas atkal, kad tas nav iespējams, mēs pēc iespējas vairāk centīsimies dalīt un dažādi optimizēt šo, lai vismaz ir kaut kāda naudas plūsma. Un, ja mēs runājam par bonusiem, tad viena lieta, ko mēs esam šī gada laikā secinājuši, ir, kad noteikti partneriem ir jāatalgo par kaut kādu rezultātu. Partneriem komisijas tā vienkārši pacelt nevienmēr ir pārāk efektīvi, jo tas nevienmēr mudina partnerus strādāt vairāk. Un tāpēc viens no šī gada tā kā tiem bonus modeļiem būs tāds, ka katrai kampaņai mēģināsim pieslēgt kaut kādus kritērijus. Un, teiksim, ja jūs sasniedzat kaut kādu X piesaistīto darījumu skaitu mēnesī, tad jūs par to saņemat kaut kādus plus procentus vai kādu plus fiksēto komisiju par konkrētiem rezultātiem. Un mēs esam pilnīgi pārliecināti, ka tas partneris šāds modelis vairāk motivēs iespringti, vairāk strādāt
Un tajā pašā laikā partneriem būs iespēja nopelnīt šos bonusus un saņemt naudu par labi paveiktiem darbiem. Tad mēs esam nākamais ir tas, ka mēs esam ļoti daudz runājuši par Kompāro, kas ir tā kā viens no mūsu case study, ko mēs esam daudziem rādījuši, ko mēs parādījām 1,5 gadu atpakaļ. Daudziem iespējams no jums tas bija kā pirmais motivācija, pirmais paraugs, pēc kā vadīties, lai izveidot savus projektus ātro kredītu nišā. Un ar Kompāro viss ir kārtībā. Kompāro joprojām ļoti labi darbojas, bet mēs jūtam, ka mums vajag jaunu case study, un ātro kredītu niša jau ir ļoti attīstīta. Jūs strādājat ļoti aktīvi tajā un ļoti kvalitatīvi. Un tāpēc mēs esam nolēmuši, ka noteikti taisīsim jaunu case study. Un pašlaik ir zināms tas, ka tie būs visticamāk 2 case study. Viens būs ārzemju projekts. Ļoti iespējams, tas būs tajā pašā finansu nišā, tikai ārzemēs. Paskatīsimies, kā var strādāt, teiksim, Latvijas partneris ārzemēs. Tepat esot Latvijā, piemēram, reklamēt ātros kredītus Polijā vai Lietuvā. Un noteikti dalīsimies ar šo informāciju. Un otrs case study būs tepat Latvijā. Varbūt mēģināsim atdzīvināt to pašu telekomunikāciju nišu, vai iespējams paskatīsimies kādu citu vēl. Un tad šis ir viens no lielajiem mērķiem – sagatavot šī gada laikā 2 labus case study, lai palīdzētu jums attīstīties un iet tālāk. Un tātad šis nākamais punkts sasaistās ar iepriekšējo, kad pēc iespējas vairāk mēs centīsimies jums dot informāciju, bet nevis tikai informāciju, kā teiksim, labāk mājaslapu optimizēt Google, vai kā pareizi izmantot AdWords, vai kā uzstādīt analytics, bet tieši jau reālu informāciju par sēliem, par līdiem. Un šajā meklī es domāju tādus globālus datus. Mums kā partneru mārketinga tīklam ir pieejama daudz un dažāda informācija, ko radat jūs partneri vairāk. Un ja mēs, teiksim, paņemam un apskatāmies par kaut kādiem 20, 30 top partneriem un šos datus izanalizējam, mēs varam atrast kaut kādas sakarības, teiksim, kas strādā, kas nestrādā, kur ir vairāk naudas, kur ir mazāk naudas, kur ir vieglāk nopelnīt, kur varbūt sarežģītāk nopelnīt, bet kur var vairāk nopelnīt. Un šāda veida informāciju mēs varam izanalizēt, un šogad mēs noteikti vēlēsimies ar to dalīties, lai jūs varētu pēc iespējas jau vadoties jūs pēc saviem datiem, lai varētu optimizēties labāk un darboties labāk. Un plus mēs vēl iedosim to datu pusi, kuru redzam mēs, lai jūs vēl labāk varētu saprast, uz ko ir vairāk jāstrādā, kas varbūt nav svarīgs un kur resursus nevajag ieguldīt. Un nākamais pie mūsu pamācībām un pie partneru izglītošanas noteikti pieskarsimies vairāk tehniskajām lietām. Jo esam novērojuši, ka jūs esat ļoti uzņēmīgi, ir ļoti daudz projektu sataisīt, bet, ja tā paskatās, bieži vien pieklubā dažādas tehniskās lietas, kas gan ir saistītas sākot, teiksim, ar to pašu WordPress, noformējumu, dizainu un, piemēram, to pašu Google Analytics, kas šogad pilnīgi noteikti kļūs ar vien svarīgāks jebkurā partneru mārketinga projektā Latvijā, jo konkurence pieaugs un nāksies arvien labāk visu analizēt. Visu būs nepieciešams izanalizēt arvien precīzāk. Un šajā mirklī mēs nerunājam par vienkārši Google Analytics koda ievietošanu lapā. Mēs jau runājam par nopietnu lapas notagošanu, par split testingu, par Google Tag Manager izmantošanu un tā tālāk. Un tā kā noteikti mēs arī centīsimies Go-Smart blogā rakstīt rakstus, kas ir attiecināmi arī uz tehniskajām lietām, tehniskās pamācības. Un, protams, tad viens no lielajiem, un šis ir šī gada pirmā pusgada vai pat pirmā ceturkšņa patiesībā, lielais mērķis ir izstrādāt jaunu partneru paneli.
Un šis ir tas, ko mēs jau ļoti ilgu laiku plānojam. Beidzot, mēs esam sakārtojuši daudz iekšējos procesus un tam atraduši laiku, lai pilnīgi atdotos tam, lai izstrādātu pilnīgi jaunu partneru paneli. Un šajā mirklī jau tas atrodas aktīvā izstrādē. Ir jau dizaina pirmās skices, ir jau pirmie koda gabali uzrakstīti un ir jau pirmie prototipi izveidoti. Mēs jau to visu sākam testēt un drīzumā noteikti arī dosim jums partneriem pašiem, teiksim, beta versijas testēt. Izvēlēsimies pāris top partnerus. Mums svarīgi būs šajā gadījumā izvēlēties top partnerus, tāpēc, jo jums ir vairāk sale, jums ir vairāk kliku, tātad jums ir respektīvi vairāk datu. Un testējot šādu sistēmu būs ļoti nepieciešams tieši skatīties, kā tas darbojas tādiem partneriem, kam ir daudz datu, lai pārbaudītu, kā strādā visi jaunie reporti, jaunās tabulas, jaunās diagrammas un visas pārējās jaunās iespējas. Un mēs šo darām tāpēc, lai jums pēc iespējas būtu vieglāk uzzināt divas lietas. Tad pirmā ir uzzināt vienkārši informāciju skaistā pārskatāmā veidā par tekošajiem jūsu datiem, teiksim, cik jūs šodien esat nopelnījuši, cik vakardien, cik pagājušajā mēnesī, cik jums ir izmaksa plānota un cik vēl ir jums tiks izmaksāts. Tas ir numur viens, tātad pilnīgi vienkārši uztaisīt vienu no tādiem svarīgākajiem reportiem, kur ir ļoti ērts pārskats, jo cik es runāju ar daudziem partneriem, visi vēlas to ļoti vienkārši parādīt pāris konkrētas skaitļus, lai saprastu, cik ir nopelnīts. Un otrs ir, kad mēs šajā panelī integrēsim daudz spēcīgāk kampaņu jaunumus, dažādus notifications, tā kā paziņojumus, lai pēc iespējas ātrāk mēs ar jums varam apmainīties ar informāciju, lai tajā mirklī, ka jūs ielagojaties savā GoAffiliate panelī, jūs reiz redzat jaunākos paziņojumus, ko jūs vēl neesat izlasījuši, kas attiecinām uz jaunām kampaņām, kas pievienojušās, uz kaut kādām izmaiņām kampaņās, varbūt kaut kādi no konkrēti ziņojumi, kas ir atsūtīti tieši jums. Un tās ir divi galvenie mērķi, ko mēs vēlamies sasniegt. Protams, bez šaubām te arī paliek tas, ka būs iespēja padziļināti analizēt visus datus ērtā tabulas veidā, dažādos trend reportos, iespēja datus eksportēt un tā tālāk. Un mēs laika gaitā šīs papildus iespējas liksim klāt. Sākotnēji ir plānots, ka kādu laiku abi paneļi strādās paralēli, un mēs lēnām virzīsim šo partneru migrāciju uz jauno partneru paneli. Un runājot pie šīm pašām tehniskajām lietām, pilnīgi noteikti arī mēs veiksim dažādus tracking uzlabojumus, un ar to ir tieši jāsaprot tas, kad mēs pēc iespējas vairāk centīsimies saintegrēt reklāmdevēju datubāzi ar mūsu datubāzi, lai pēc iespējas ir mazāk dažādas komisijas, kas ir statusā neizskatīts, un lai pēc iespējas mums ir ātrāka šī datu aprite, lai tajā mirklī, kad reklāmdevējs savā datubāzē atzīmē, jā, šis klients produktu nopirka un rēķinu apmaksāja, lai tajā mirklī automātiski tas ir pieejams arī GoAffiliate. Pāris kampaņām jau šāda iespēja tagad ir realizēta, bet mūsu mērķis ir, lai strādā visas kampaņas pilnīgi tā, lai partneriem ir pēc iespējas precīzāki reālā laika dati, lai jūs zinat uzreiz, kā jūs kura kampaņa nostrādāja, lai pēc iespējas mazāks ir šis gaidīšanas process, kad kaut kāda komisija, teiksim, tiek apstiprināta. Un šis ir ļoti būtiski arī tajās situācijās, kad mēs testēsim jaunas kampaņas, kurās bieži vien sākotnēji varbūt nav nekādas darbības, un tad pēkšņi kāds partneris pieslēdzās un šajā kampaņā iekrīt pirmie seili, bet reklāmdevējiem, teiksim, pašam tā kā savā ziņā piemirsies, ka šī kampaņa tika aktivizēta kādu mēnesi, divus atpakaļ, un varbūt nebija nekāda rezultāta, un pēkšņi sabirst pirmie seili, kur ir statusā pending, un tā rodas problēma, kad reklāmdevējiem ir jāatgādina, jums jāiziet, jums jāapskatās, jums ir jāizskata, kā šie seili, vai tie ir apstiprināti, vai klienti samaksāja rēķinus vai nē. Un šis bieži vien rada problēmas, kad stāv komisijas pending statusā, kas, protams, jums nav interesanti. Un mēs pēc iespējas to šogad vēlamies izskaust, lai
lai tas viss notiek pilnīgi automātiski sistēmas līmenī, lai maksimāli mazāk tiek iekļauts kāds manuālais cilvēka darbs. Un tad, protams, saldajā ēdienā, bet šis noteikti vairāk uz vasaru vai otru gada pusi mobilā versija, un tā, man liekas, ir ļoti svarīga. Tā varbūt nav ļoti svarīga, teiksim, tādos ikdienas darbos, bet man liekas, tas ir tāds patīkama ekstra, tad jūs jebkurā mirklī varat izvilkt savu smartphone vai planšetdatoru un ērti pielāgotā versijā apskatīties datus par pirkumiem, darījumiem, par klikiem, un jums nav jābūt savā ofisā vai savā mājā, guļamistabā, virtuvē, no kurienes jūs taisat savus partneru projektus, bet ka jūs esat nepiesieti un ka jūs jebkurā mirklī ērti varat apskatīties šos datus. Un šajā versijā, šī versija, mobilā versija, noteikti būs vairāk mērķēta tikai uz datu attēlošanu, nevis kaut kādu padziļinātu darbību ar partneru paneli. Galvenais būs ērti parādīt datus tādā vienkāršā formātā ar lieliem cipariem un lielām pogām. Un nākamais, ko mēs noteikti vēlamies ar mūsu partneriem, tīpaši top partneriem, ir stiprināt attiecības un pilnīgi noteikti biežāk tikties klātienē, pārunāt dažādas kampaņas, pārunāt aktuālus jautājumus un vienkārši tā kā networkings, lai viens otru labāk iepazītu, lai, teiksim, savā starpā augtu kāda uzticība un lai vienkārši viens otram ir ļoti labi pazīstami, lai ātri var pārspriest visas jaunās kampaņas, un lai pēc iespējas mēs esam draudzīgāki un lai mums šī komunikācija ir pēc iespējas vienkāršāka un saprotamāka abām pusēm, lai mums saprotam mērķi, ko vēlas viens un ko vēlas otrs. Un arī, lai vienkārši socializētos, dalītos pieredzē, pārunātu dažādas ar internetu mārketingu saistītas jautājumus, jo mēs esam ne tikai affiliate tīklus, bet mēs paralēli arī paši veidojam affiliate projektus un paši nodarbojamies ar SEO, AdWords un dažādām analytics lietām. Tā kā šī ir pieredze, ko mēs labprāt dalītos šādās tikšanās reizēs. Pēdējais, ko es vēlos teikt, nobeidzot šo prezentāciju par Go affiliate plāniem un attīstību, ka mums noteikti interesē tavs viedoklis. Nav svarīgi, vai tas ir pozitīvs vai negatīvs. Protams, patīkamāk vienmēr saņemt pozitīvu viedokli, bet negatīvajā arī bieži vien ir sava taisnība. Galvenais, lai tie ir konstruktīvi ieteikumi, un visas ņemsim vērā un centīsimies pēc mūsu iespējām uzlabot mūsu un jūsu sadarbību. Tā, paldies! Tas ir viss, ko es vēlējos pastāstīt par Go affiliate attīstību.